Mani bērni, Roberta un Emīlija Markus. Rit 2025. gads, drīz jau mārta vidus. Es esmu atnācis kādā tādā vietā, kur varu pabūt viens, lai atcerētos un pieminētu to, kas reiz noticis, kāda ir bijusi mūsu dzīve un kādu to izpostīja ļaundari. Man nav zināms, kā jums klājas, pat šīs ziņas par jums no manis slēpj. Aizmuguriski, caur radu radiem, atsevišķas ziņas par jums paretam sadzirdu, un arī pat tās no manis tiek slēptas, tika slēptas līdz šim. Dažādos veidos cilvēki, kas arī zina to, kas patiesībā ir noticis mūsu dzīvē, arī ir meklējuši iespējas jūs satikt, jūs uzrunāt un jums dot kādu ziņu no manis, taču līdz šim tas nav izdevies. Man nav zināms, kas jums ir sastāstīts par mani, taču ir saprotams tas, ka ja reiz šo drīz jau 5 gadu garumā teju nemaz nav notikusi mums saziņa pat pa telefonu, un tā, kura bija vēl 22. gadā vasarā, tika traucēta jums neļaujot pateikt jūsu domas, ko gribējāt uzcēt man, tad ir skaidrs no tā, ka jums tīši kaitē tieši tāpat, kā to dara attiecībā pret mani. Es jums šajā reizē pastāstīšu atsevišķas tādas detaļas, kuras līdz šim vai nu nemaz neesmu jums paspējis pateikt, vai arī tikai daļēji. Es atceros kādu tādu notikumu, kas ir aprakstīts dokumentos, tajos pašos, kur lielā mērā tika safabricēta lieta pret mani, ja vienkāršiem vārdiem runājot, tika melots par mani, par manu dzīvi, pat par to, kādas ir manas attiecības ģimenē ar jums, mani bērni. Taču kādā epizodē noklusējumā palika kāds cits notikums, kur tu, Emīlija, kopā ar savu mammu bijāt pie kādas psiholoģes, kurai bija uzdevums sniegt atzinumu par vecāku attiecībām un bērnu piesaisti vecākiem. Un tajā atzinumā, kurā man neskāpēc šie godīgie cilvēki neļāva piedalīties un lika šķēršļus. Emīlija, tieši tu pamanījies pateikt, atbildot uz jautājumu, kam visu pirms tu lūgsi palīdzību grūtā brīdī, tu sacīji, ka tētim. Kāpēc es šo pieminu? Es šo pieminu, lai atgādinātu tiem, kas piedalījās tajā, lai melotu par mums un lai pastāstītu tik vienam, kas līdz šim nezināja jūsu un manu stāstu, ka īsi sakot, Latvijā pastāv tieši šāds tiesiskums, kur ja daudzi ļaundari apvienojas, tad viņi neskāpēc uzskata, ka viņiem ir tiesības melot. Viņi uzskata, ka ja melo daudzi, tad tāda nu būs tā patiesība. Taču patiesība ir cita. Tieši tāpat kā atceros, kādos citos dokumentos tika sagrozīta informācija par to, kas notika kādā no vakariem, kad 2021. gada janvārī jūs, mani bērni, ieradāties mājās. Jūs ieradāties mājās pēc tam, kad ilgstoši tikāt no manis slēpti. Jūs pabijāt arī tādā iestādē kā paspārne, un jūs tur turēja kā ieslodzījumā, jūs nelaida mājās. Es vēl tagad atceros, un man ir saglabāti atsevišķi video no manām sarunām ar jums, mani bērni, kur jūs prasījāties mājās, gan tu, Emīlija, gan tu, Roberta. Taču jūs nelaida. Kad es jautāju, kas jūs nelaiž, jūs norādījāt uz iestādi, uz nezināmiem jums cilvēkiem
Un, diemžēl, jūs nelaidi mājās arī pat jūsu pašu māte. Tas paliek uz katra no šiem cietsiržiem, uz viņu sirdsapziņām. Tas paliek uz katra no viņu sirdsapziņām, ko viņi darīja savā ļaunprātībā un cietsirdībā pret jums un mums, mani bērni. Taču gribu pastāstīt jums vēl ko par to dienu, kad biju atnācis pie jums, un pēc tam pagāja vēl kāds laiks, un jūs devāties mājās. Un kādā tādā reizē, kad jūs pabijāt vakara pusē vēlu ierodoties mājās kopā ar mani, tur bija arī mamma, es atceros, ka tajā reizē Roberts bija iemidzis jau pirmais. Emīlija lūdza, lai es esmu blakus, un sākotnēji iemiga otrā istabā, kurā es gulēju, un iemiga manā gultā. Pēc tam pamodās un devās savā gultiņā, un lūdza, lai es nāku līdzi. Un es to arī darīju. Taču, diemžēl, bērnu māte, jūsu mamma, dzina mani prom. Un es teicu, ja bērns man lūdz, lai es palieku, un Emīlija, tu to lūdzi man, tad tā jau ir dilemma, kā rīkoties tādā situācijā, kad bērnu māte pret bērna sirdsapziņu, pret bērna vajadzību, bērnu nomierināta saka, lai es eju prom. Viņa pati to nedarīja un to nenodrošināja tajā vakarā, bet zina mani prom. Taču tu, Emīlija, teici, lai es palieku. Tad tu iemigi, un tad bija brīdis, kad, diemžēl, māte sazinoties ar saviem kuratoriem, ar kuriem kopā veidoja melus par mani un arī turpinājumā meloja, viņa spīdināja no telefona gaismu tavā sejā. Roberts bija pagriezies uz sānu, viņš to mazāk redzēja, bet tu gultā grozījies, tev neļāva gulēt. Es lūdzu jūsu mammai, lai viņa pārtrauc to darīt, lai viņa dodās uz citu telpu. Taču viņa ignorēja. Ignorēja tā, kā parasti to dara gan attiecībā pret mani, tā arī pret jums. Pagāja kāda pusstunda, tās pusstundas laikā es klusēju, un tad no jauna ierunājos un teicu, vai tiešām tu neredzi, ka bērnam ir grūti iemigt. Tu jau tā bērnus līdz tam slēpi no manis, meloji par mani, un tagad vēl šādi kaitēja manā klātbūtnē. Kā lai es aizsargāju savu mūsu bērnus, ja tu dari to pret viņiem? Arī uz to viņai nebija ko teikt. Un tad es tiešām teicu, vai tiešām ir tik grūti aiziet blakus telpā un ļaut bērnam mierīgi iemigt? Tur tu vari rakstīt, kam tu gribi, ko tu gribi, taču ļauj bērnam baudīt nakts atpūtu. Arī šo noignorēja bērnu māte, jūsu mamma. Un tad es paņēmu viņas telefonu sāņus un aicināju pārtraukt šo darbību. Taču kas notika? Jūsu mamma man fiziski uzbruka. Viņai nebija kauna arī to darīt pret mani. Un es, protams, kādā brīdī ļaudams viņai sev sist, neļāvu to turpināt nemitīgi. Es pārtraucu viņas noziedzīgo darbību. Un pēc tam pagāja laiks, mazs brītiņš, kad pamodās arī Emīlija no šī trokšņa. Un Emīlija redzēja, ko dara mamma un ko darīju es aizstāvoties, neļaujot viņai turpināt noziedzīgo darbību. Pēc tam pagāja dienas, kad es satiku uz īsu brītiņu savus bērnus Lielupē, Jūrmalā, Kristīnas, jūsu mammas, vecāku mājām. Un Emīlija tobrīd sacīja Kristīnas radiniekiem, kad viņi sarunājās un ko murgoja par mani, viņa teica, ka mamma sita tēti, un tad šī ruģeļu dzimta, kas dzīvo Lielupē Oskara Kalpaka prospektā 23, apklusa uz brīdi. Kāpēc es šo pieminu? Tāpēc, ka jau iepriekš šajā manā vēstījumā pieminētā kāda epizode liecina, ka kādā dokumentā pēc tam pat tika sagrozīti tavi vārdi, Emīlija. Jūsu vārdi, mani bērni, tika sagrozīti, it kā es būtu mammai ko darījis pāri, lai gan īstenība
un tu to redzēji, Emīlija bija cita. Es aizstāvējos pret vardarbību un neļauju viņai turpināt izdarīt sitienus pret mani. Es viņai lūdzu, lai viņa pārtrauc veikt noziedzīgu darbību pret bērniem, netraucēja naktsmieru, viņa to ignorēja. Un cilvēku pasaulē tā ir un tā tam būs būt, ka nemitīgi ļaunprātība netiks paciesta. Tāpat tas notika arī 2022. gada 5. maijā, kad man kļuva zināms, ka izrādās mani bērni, jūs, Emīlija un Roberta, nemaz nedzīvojat kopā ar mammu. Man kļuva zināms, ka jūs kādā atsevišķā naktī nemaz nebijāt kopā ar savu mammu mājās. Kad es satiku jūsu mammu uz ielas, es viņai jautāju, kur ir bērni, kāpēc bērni nedzīvo kopā ar tevi, kāpēc ir tā, ka es, kurš pavadīju ar bērniem laiku kopā labprāt un meklēju iespējas būt, pēc tam, kad mani bērni aizvest prom no manis, piedzīvoju, ka izrādās pat māte, kuru atņēma manis paša bērnus, vai nu nevēlas būt kopā ar viņiem, vai lai kā, bet faktiski nav kopā ar viņiem. Kā ar to sadzīvot, ar šo domu? Tāpat ar to domu, lai jums, bērni, tas būtu zināms, es jums pastāstīšu. Jūsu mamma tajā laikā, ap 2021. gadu, vēl tad, kad tiesas nolēmumi un spriedumi nebija zināmi, viņa sacīja kādam savam, arī man zināmam cilvēkam, Armandam, no baznīcas, ka Marekam, tātad mani bērni netiks. Mani bērni, es gribu jums jautāt, kā to saprast un kas tā ir par māti, kas var šādi pasacīt, lai kam viņa to saka? Vai tā ir sieviete, cilvēks, kas vēl saviem bērniem labu, un neatkarīgi no tā, lai kas to teiktu sieviete vai vīrietis par jebkuru citu cilvēku, tēti vai mammu, tā ir cietsirdība. Tas ir ļaunums. Ko tādu teikt, tas tiešām ir ļauni. Un tā arī noticis līdz šim, ka šo, kā jau teicu, drīz 5 gadu garumā, ir postīta mūsu saziņa, mūsu iespējas satikties, un to iesaistīto, kas ir piedalījušies, lai radītu jums un arī man, arvien vairāk un vairāk ciešanu, ir bijis daudz. Pat tā iestāde, Emīlija, kur tu gāji savu laiku dziedāt, knīpus un knauķi, varbūt tu vēl arvien tur dodies, tas man nav zināms. Pat šī iestāde ir piedalījusies, lai murgot kopā ar mani, kā tas izpaudās. Tas izpaudās tā, ka es piezvanīju, lai painteresētos par tavām gaitām šajā mācību iestādē, un tā vietā, lai saņemtu jau kādu atbildi, man tava pasniedzēja, kāda no tām 2, izteica draudus, ka uzsūtīs man policiju. Nu kā tad tā? Kur ir problēma šādiem te cilvēkiem rīkoties cilvēcīgi un pastāstīt savu mazumiņu? Viņi to negribēja, tā vietā izvēlējās kaitēt, un tā tas arī palika. Pēc tam to pašu darīja arī kāda skola, kurā mācās Roberts. Arī tā solīja direktors personā uzsūtīt man policiju tajā brīdī, ja nu gadījumā man izdotos satikt Robertu vai Emīliju. Iedomājieties, mani bērni, kādi ļaundari ir šie, kas izskatās ārēji labi cilvēki esam. Kas viņiem prātā darās, ka viņi var šādi tik cietsirdīgi izturēties? Un kas ir tie, kam nav kauna melot? Jūs, mani bērni, zināt, ka es savā dzīvē jums neesmu pāri darījis. Kāpēc es šo pieminu? Tāpēc, ka arī šajā jautājumā, pēc tam, kad tika legalizēta jūsu nolaupīšana un cietsirdīga izturēšanās pret mums, tika izdomāti nākamie meli, lai attaisnotu iepriekšējos, un proti tika samelots par to, it kā es gribētu jums ko nodarīt. Nu kā tad tā? Es dzīvoju kopā ar jums, ar tevi, Emīlija, 4 gadus, ar Robertu 6, un neko nenodarīju, un te pēkšņi kaut ko sagribēju nodarīt. Kas tie par murgiem?
Tādi murgi var rasties vien apsēstu, samaitātu, degradētu un morāli kroplu, necilvēku apziņā. Taču viņi to murgoja, un daudzi no viņiem darīja šo. Ir pagājis ilgāks laiks. Es jūs meklēju. Es šajā situācijā, kurā esmu, sāku apjaust, kur jūs varētu atrast. Un tas nozīmē, ka es arī pielikšu pūles, lai jūs ieraudzītu un lai jūs redzētu mani. Es to darīšu pietiekoši gudri, lai tiem maitām pat prātā nenākt, kas līdz šim kaitējuši jums un man, ka es jūs esmu saticis, un tam būs notikt. Es, protams, nezinu, mani bērni, vai pa šiem gadiem jums tik ļoti nav kaitēts un izdarīts tāds spiediens uz jums, ka jūs esat no manis arī mākslīgi atsvešināti. Man tas būtu pašsaprotami, kā tie maitas pret jums šo būtu nodarījuši. Taču arī pat šādā situācijā es kā vienmēr atstāju izvēles brīvību. Arī katram no jums, mani bērni. Ja šīs netaisnības un šo ciešanu dēļ, pat ja jūs mani negribētu redzēt, pat ja būtu šāda tā dzīves īstenība un patiesība, es to pieņemšu. Tāpēc, ka apzinos to, ka ir vajadzīgs laiks un iespējams pat ilgs laiks, lai jūs uzzinātu patiesību. Un patiesība darītu jūs brīvus. Domāt ar savu galvu, sajust to savā sirdsapziņā un atcerēties to, kāda ir bijusi patiesība un tikai patiesība. Vēl bērni jums pastāstīšu tādu lietu, ka tajā laikā, kad vēl man nebija zināms, ka jūsu mamma ir, diemžēl, mele, ļoti liela mele, tad, kad vērsās pret mums Covid afēristu, noziedznieku varas, liekuļu varas, kas tēloja, ka glābi cilvēkus, caur testēšanos, caur vergu lupatām, jeb uzpurņiem, kā es tos saucu, caur šļurošanos, jeb nošpricēšanos un citādā veidā, es sacīju bērnu mātei, Kristīne. Tā kā mēs redzam, ka notiek represijas pret mūsu ģimeni, ir iespēja doties uz Zviedriju un tur lūgt politisko patvērumu, tā kā vismaz tajā zemē Covid afēras laikā uzpurnisms netika piekopts un par to netika sodīti cilvēki. Atgādinu, ka tieši uzpurņa nelietošanas dēļ tika safabricēta pret mani sākotnējā lieta. Tad, kad es šo Kristīnai pastāstīju, jūsu māte klusēja. Un tikai vēlāk es uzzināju, ka viņa mani apmeloja pat šajā jautājumā, kurā sacīja, ka es esot gribējis nolaupīt savus bērnus un bez maz vai arī viņu pašu un aizvest piespiedu kārtā uz Zviedriju. Jūs, mani bērni, zināt, ka arī tie ir murgi, jo piespiedu kārtā es nedaru neko pret jebkuru cilvēku, ne pret vienu. Taču tas tika samelots. Un te nu mēs esam, 2025. gadā, es esmu te un jūs tur, un es ceru, ka jūs šo dzirdat, lai meklētu un atrastu patiesību, tāda, kāda tā ir. Es mīlu jūs, mani bērni, jūs to zināt, un es jūtu savā sirdsapziņā, ka tieši tāpat kā es meklēju jūs, arī jūsu sirdsapziņa ir tīra un brīva. Ticu, ka arī jūs meklējat mani. Lai kā tas būtu, viss nāks gaismā. Uz tikšanos!